Čau, Klaus! Čau. Mēs tirgosim tavu grauzdētu kafiju, un man ir liels prieks. Bet mums ir tāds jautājums. Viņa būs trijos dažādākos iepakojumos. Vai tu vari pastāstīt, kāda starp viņiem ir atšķirība, starp tām kafijām atšķirība? Kas tur ir tik būtiski? Kur ir rūgtāka, kur ir skābāka? Jā, jāsaprot ir tas, kad tie numuri 3 asociējās ar to, ja ir numurs 1, tad tas nozīmē viena šķirnes kafija, viena reģiona kafija. Un tā šī gadījumā būs šī, kas nāk no Brazīlijas. Un viņa principā ir arī nedaudz gaišāka grauzdēta. Tātad, ja kafija, kas ir nedaudz gaišāka grauzdēta, būs vairāk līdzsvarota. Tanī pašā laikā arī ļoti krēmīga un ļoti zīdaina un tekstūraina. Ja mēs ņemam numurs 2, tas ir 2 kafiju maisījums, šeit jau grauzdējums būs nedaudz tumšāks. Šeit ir tā pati, kā teikt, Brazīlija, vai arī kafija, klāt no Salvadoras. Tātad šeit ir 2 kafiju maisījums. Un numurs 3, šeit ir 3 kafiju maisījums, kur ir šīs te 2 iepriekšējās, plus robustas šķirnes kafija, kas nāk no Indijas. Tātad šī jau būs tāda rūgtenāka, stiprāka, intensīvāka. Tāpēc arī grauzdējums ir nedaudz tumšāks. Tātad, ja vēlaties ļoti stipru, intensīvu kafiju, tad būs noteikti numurs 3. Ja vēlaties tādu ļoti foršu standartu, kā teikt, krēmainu kafiju, tad būs numurs 2. Ja vēlaties jau nedaudz iet dziļāk iekšā gurmānu pasaulē, kas ir single origin, tad būs numurs 1.